Uz pirmā laukuma gatavojās Asaris Ornidzāns pret Otmani Vucina. Otrais laukums tagad spēlē. Bija gatavojās Grimbergs Siņauskis, Popmanis Simonovičs. Uz trešā laukuma spēlē Zālītis Lismenis Tauriņš Strikaitis. Gatavojās Vicinskis Pugovičs, Blumbergs. Un zvaigznes tur stāv, es dāvāšu tev visu, to visu, kā man nav. No krūtīm manas sirdī tu rozāgusi jau. Kursiet zvaigznes un nostas miglā rīts, es zuru līdz zvaigznēm, sākos rītam līdz. Bez violetas smaržu, vien meža pataistuļ, bet pirmie saules stāri man dzīvi krūtis dod. Vijo, ekrā, vijo tevi vairāk par visu pasauli. Vijo, ekrā, mūžā tu karāgā, tu zīve zemē.
Lai sveicināta Roja, sveicināts šis krasts, sveicināti rojanieki un rojas viesi! Kalendārs šodien ziņo, ka ir svētki zvejniekiem, kas svētki šim krastam, tāpēc kārtējo reizi esmu ieradies savā vizītē ar savu brīnišķīgo svītu, skaistajām nārām un spēcīgajiem sargiem, un ar sev esošajām tiesībām pasludinu zvejnieku svētkus Rojā par atklātiem! Skaistas kā jūras pērles, bet ne jau savas nāras apjūsmot es šodien esmu nācis. Šeit būšot viena smeķīga diena un nakti pie jūras. Skatījos svētku piedāvājumā, tiek piedāvāti jāstri rolmopši, dažādi anšovi un kāda defilēja un speciālā rojas delikatese. Neko no tā īsti nesapratu, tāpēc būtu patīkami, ja būtu kāds vietējais garšu pārzinātājs, kas man kaut ko paskaidrotu. Tāpēc jautāšu vienkārši, vai kāds šeit šmorēt prot? Sweet.
Prieks klāt kā saukts. Nu, kā tad tevi sauc? Šefpavārs Sirmais Mārtiņš. Prieks. Klau, es skatos tajā ēdienkartē. Parasti viss vienkārši paņem zivi, cep, kamēr gatava, bet šeit jāstrie rolmopši, saldie jūras kāpostiņi un tā tālāk. Kas tas viss ir? Nu, jāstrie rolmopši saistīti ar kustību, ar kustēšanos. Un tad, nu kā lai pasaka, to var nobaudīt tur, kur sporto un kustās. Bumbošana jau iet vaļā, vēl būs vilkšana, celšana, mešana, sviešana, dans, viss kaut kas. Būs arī saldie jūras kāpostiņi, tie domāti mazajiem, jo kas var būt labāks par prieku un nodarbošanos par saldumiem. Tieši tā, vai tu man tos kāpostiņus parādīt vari? No, tolīt būs redzami. Viņi ir tādi kā smukas, sarkanas odziņas ar kātiņiem. Lūk, jau viņi tur ir. Nākiet, tik šur. Nevar zināt, kas pa gadu ir mainījies un kādas garšvielas tad šobrīd modē. Nu, tur man atkal ir viens palīgs, kas savā mūžā ļoti daudz izvagojis zemes vagu, nu gluži kā jūrā viļņus. Lūk, viņš arī ir. Viņš tulīt jums parādīs kā. Gana dzerts, nu gana. Sirds vēl gluži mundra. Kas tas burenieks? Hei, jūs vecie jūras vilki! Nāciet šurp! Burenieks šūpoja tālumā, kur aiziet tas rītaus tas baldumā. Uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns, biju stalts. Vai draugi, vai viņus tur nedzenā, vai kuras nav piepūtis gredzenā. Kā jaunības dienās vērš tas pats, kas ceļā šauts. Ek sirdī tas laiks vēl skan, jūras vērš dzieds bijus no draugiem, kas bija reiz man. Tikai tas vairs šodien dzīvs, vasara, rudens vai ziematā. Es pielāpu tīklus no ciematā,
jaunības dienās vēl, kad biju jauns, biju salds. Ēd dillītes, vairāk būs veselīgāks, ilgāk dzīvosi. Zināms gan, it sevišķi ar vēžiem un omāriem dilles ir īsti vietā. Bet domāju, ka to, kas vislabāk svētku smeķim vajadzīgs, zina tikai šī krasta saimnieki. Tāpēc ar prieku sagaidīšu ar jūsu palīdzību Rojas novada valdību. Sveicināta krasta valdniec. Sveiks, jūras valdniek. Prieks tevi atkal redzēt. Pastāsti, kas tad ir tā Rojas delikatese un kas tad ir tas, kas šeit jūras krastā dzīvojot ir tas īstais smeķis un tās svētku sāls. Nu, laikam jau jāsaka tā, ka tā svētku sāls ir paši svētki. Un man ir prieks par to, ka mēs vēl ar vienu Rojā varam svinēt zvejnieku svētkus, ka mums nav jāsvin jūras svētki, jo mums ir zvejnieki, un zvejnieki tā arī ir gan tā sāls, gan tas smeķis. Un mums pat Rojā ir viens atvērties foršs zivju namiņš, un jau 2. gadu neviens no Rojas viesiem nesūdzās, ka Rojā nevar dabūt zivis. Var. Un visiem svētkiem tādu labu garšu un piegaršu piedod Neptūns, jo viņš ierodās pie mums laimīgā kārtā tikai vienreiz gadā. Jo šito trako riktēšanos, ja tā būtu katru nedēļas nogali, tad būtu pat traku. Tā kā paldies, ka tu arī apciemo mūsu Rojā un neaizmirsti. Tā kā visiem, lai priecīgi svētki. Paldies, prieks sadarboties ar jūsu zivju veikalu. Tam mēs brauksim garām. Nu ko, man prieks, ka šajā krastā joprojām viss kārtībā, un atliek tikai pievienoties jūsu vēlējumiem, lai visiem skaisti svētki, un varbūt mēs kopīgi varētu visi kaut ko arī šeit klātesošajiem veltīt. Es nenācu šai vietai, savu vienu izgulēti, es nenācu šai vietai.
Vēlreiz novēlēt jums skaistus un krāšņus svētkus, jastrus rolnopšus, neaizmirstamus anšovus un katram savu defilēju. Ar prieku došos līdzi novada valdībai, sēsties mašīnā un doties svētku braucienā pa Rojas pilsētas ielām. Lai skaisti svētki! Turpina rolnapšoties, defilierēt, anšavoties, jo 15. sākas mazajiem programma lādes meklēšana kopā ar Jogitu, Sunīti Plutonu, Runci Feliksu. Šeit būs sporta spēles, ir autovilkšana un pēc tam jau sako viss pārējais. Tātad vakarā balle 20. ar dažādām grupām, 18. justs, 17. strīt arī ar ilgu. Apļojam, uz otru pusi arī. Paldies! Kurš vēl ir gatavs? Lielās meitenes! Ja, reku puisies, ej augšā pie sunīša Plutonu Runčas. Griez! Un parādi kādu kustību, kā var iesaistīties. Nu kā minioni dara? Šitā te? Visi skatos tev forši kepā. Saukši, ar rociņām. Aiziet ar šindrnogi. Jej! Paldies, viskaļākie aplausi, mālači. Paldies, Nāča Valiņa. Kā ir, mīļie, vai mēs esam kā neizkustējušies? Oi, ar jūsu palīdzību, manuprāt, Pluto, mums tik ātri veicās, ka mēs pavisam veiksmīgi un ātri varēsim atrisināt visus uzdevumus. Skatīsimies, kas tālāk ir kartē prasīts. Ai, labi. Tā. Lūk, kur karte? Karte, lūk, karte. Tā, pirmais ir gatavs un tālāk. Bum! Labi, līdz pusē tiku, vēlreiz, vēl skaļāk. Bum! Wow! Kā ir? Lasam nākamo? Tā. Drīkstam? Mēs šajā mirklī mīļajā foršajā māmām iedosim jāsāks skaisti pieti sērdziņi. Kamēr skanēs mūzika, uzspīdēs saulīte, mēs visi dejosim un priecāsimies. Šitas arī bija. Tur tāpat kļūt. Pirmajā izdevās taisni iegriezt, tāpēc aizgāja. Viņš kā ielocās vidū, tā arī beidzās tas metiens, jā. Bet, nu, mēram, šitas varētu būt baigi labais. Cik tev vīriem šobrīd lielākais ir? 26, 30, bet nu tā gaidām, kas tagad būs. 25 tomēr. Man jau izskatījās diezgan tālu, bet, nu, ir jau var diezgan tālu. Tā principā tur teorētiski ir iespējams tas, ko te Džeki savā starpā pirmīt mēģināja sadarēt, vai var iemest tai konteinerā no šejienes. Tā vīri, kam ir portatīvas dāmas, viegli pārvietojams, var pieteikties nāri nešanā, reku šeit pat, reku tā zivu karājās, bet tā dēļ klāt. Bet vienīgā iespēja šogad rojā, tējums tikai tagad. Tā nākamajai pēc gada, un arī tikai rojā, neviens cits neko tādu nedara. Meitenes citās ar plekstiem. Ir gan, viss stāv tādā
tā čilā. Paga, trešais būs meklījums Nu, tagad prātīgi, un ne tikai kājas virs galvām mums ir arī visādi mehāniskie lidlīdzekļi. Vienīgais labums, ka no tā lidlīdzekļa nevar nekas tāds nākt, kāds var nākt no kājas, bet, nu, vispār, ja tā godīgi, tad būtu jādabū pie zemes un jāpaskatās acīs, jo viss, ko mēs parasti ikdienā saprotam ar vārdu kāja. Es ēnkur necilām, man ir laiks skatīties arī pa zemi, kas notiek. Es esmu atradis kaut kādu krašņu priekšmetu. Pagaidām pēc tā, kas man ir rokā, ir grūti pateikt, vai tas ir kaut kas kaklā vai ausī karināms, tā kā meitenes ātri pārbaudam. Ja nu gadījumā kādai ir pazudis, tad var nākt mēģināt te pie nāras nešanas, pie zilā rūkša. Pie runātāja atnākties atdos, protams, jo man diez vai piestāvēs. Bet rītīgs smukti. Nu, lai būtu apmēram skaidrs par to zābaku mešanu, tad var nosaukt šā gada pasaules kausa pirmā posma rezultāts. Pasaules kausa pirmais posms 21. maijā notika Viljandī, tepat netālu pie Igauņiem, un vīriem uzvarētājs Janeks Velī, 35 gadu vīru grupā, aizmet 47,55 metrus. Protams, es atgādīju, ka tas ir klasiskais gumijas zābaks, nevis zvejnieks zābaks, ar ko mest ir daudz grūtāk, jo tur tas garais gals tirinās, jā, bet parasti gumijas zābaki tur var aizmest daudz tālāk. Nu, sievām, starp citu, jā, viņiem kaut kādu zābaku metēja dinastiju, jo dāma 35 ieskaits grupā Jāna Velī aizmet 37,94 metrus, tātad, nu, praktiski 40 metri. Un junioriem 35 un 34,79. Un, starp citu, jā, nu tagad it kā ir atļauts gan labo, gan kreiso zābaku izmantot zābaku mešanā. Trīs, četri.